Labdien visiem! Tātad esmu Ina Gruzdiņa, strādāju ne tikai kā speciālās izglītības skolotāja, bet arī kā izglītības metodiķis. Un ikdienā strādāju ar bērniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi. Tātad ar 5-9 programmas bērniem strādāju. Un šodien vēlos jums parādīt un pastāstīt par to, kā mēs sadarbojamies ikdienā. Tātad katru dienu mēs tiekamies, un uzlikšu prezentāciju. Tātad, redzam vai neredzam? Redzam, ja. Tātad katru dienu mēs tiekamies ar mūsu skolēniem, un pats galvenais, lai mēs spētu strādāt, lai mēs spētu tātad ar viņiem darboties, ir šī komunikācija. Mēs neko nevaram izdarīt bez komunikācijas. Ja? Ir tik svarīgi saprast, lai bērns saprast, ko mēs vēlamies, lai mēs saprast, ko bērns vēlās. Un mēs nevaram runāt ne par kādu mācīšanu vai mācīšanos, kamēr mums nav nodrošināta šī komunikācija. Un tātad, kā mēs zinām, mūsu bērni, tie, kas nāk pie mums, ir sevišķi tie bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, viņiem ļoti bieži šīs komunikācijas, verbālās komunikācijas spējas ir traucētas, un tādēļ arī mēs izmantojam šo te alternatīvo vai augmentatīvo komunikāciju mūsu ikdienā. Un tātad viens no instrumentiem galvenajiem, ko mēs izmantojam mūsu darbā, sadarbībā ar atbalsta komandas speciālistiem, ir šis individuālais izglītības programmas apgūves plāns vai individuālais intervences plāns. Tātad augustā mums notiek klases skolotāju tikšanās ar atbalsta komandas speciālistiem, kur mēs tiekamies, izvērtējam, izrunājam šos te skolēniem izvirzītos sasniedzamos rezultātus, īpaši ir atnācis kāds jauns skolēns. Un tālāk arī veidojam šīs sadarbības tikšanās mācību gadu laikā pēc nepieciešamības. Tātad pamatā šo individuālo plānu sastāda klases skolotāji, bet atsevišķas sadaļas aizpilda tātad iesaistītie atbalsta komandas speciālisti. Ļoti bieži ir arī situācijas, ka, teiksim, mācību gadu laikā mēs piesaistam, aicinām palīgā atbalsta komandu, un tad izvērtējam, kurš konkrētais atbalsta komandas speciālists būtu piemērotākais šajā situācijā vai konkrētām vajadzībām, kuras ir skolēnam. Un vēl ļoti būtiski ir tātad sevišķi tas jauns skolēns, kad atnāk ir šīs sarunas ar vecākiem. Protams, šī informācija, ko mēs ievācam no vecākiem, jo, kā jau pirms tam kolēģi minēja, ka vecāki vislielāko laiku, visilgāko laiku pavada kopā ar bērniem, un viņiem jau ir izstrādājusies kaut kādu šī komunikācijas sistēmu, kur viņi izmanto jau mājās. Tātad ir ļoti, ļoti svarīgi šo noskaidrot, lai zinātu arī tālāk, ko darīt skolā. Un arī vecākus mēs iesaistam šī individuālā plāna veidošanā tādā veidā, ka ir tāda vecāka ieteikumi, kur viņi no savas puses, teiksim, ierakst šos kaut kādus sasniedzamos rezultātus vai šīs vajadzības, kādas ir skolēnam vai prasmes, kādus viņu prāt būtu vēlams apgūt, gan saistībā ar šo komunikāciju, gan ar visām citām prasmēm. Tā, tas par plānu. Un tad atbalsta speciālistu izvērtējuma sadaļa ir viena no svarīgākajām, manuprāt, kur, teiksim, tā kā jau kolēģis stāstīja, viņas tiekās ar skolēniem, novēro un arī tiek ierakstīti šie secinājumi vai izvērtēšanas rezultāti un pats galvenais ieteikumi turpmākajam darbam, ja, kas ļoti, ļoti nodara mums kā skolotājiem, kas ikdienā ar šiem bērniem strādā. Un konkrētas mēs izrunājam tātad arī konkrētas lietas, piemēram, šis te nepieciešams vizuālais atbalsts, ja, ko mēs tad arī klases ietveros veidojam.
izrunājam lietas, kā veicās, kāda rezultāti, ko darīt tālāk, kāds nākamais solīts, piemēram, šīs te komunikācijas grāmatas. Un tad arī, tā kā pirms tam jau mēs runājam par to, cik būtiski ir saprast, kāda veida komunikācija, vai tie ir fotografija attēli, vai tie ir attēli, piemēram, ar simbolisku attēlu, teiksim, šīs SimWriter vai widget programmas attēli, ja? Un tur ir tikai viena mērauga. Tie ir attēli, kurus bērns uztver un saprot. Tie arī ir tie īstie, tie arī derēs. Tātad, kā redzam, tas turpinās, tas ir ne tikai viena mācību gada ietveros, bet tas iet no viena mācību gada uz nākamo, ja mēs saglabājam šo informāciju, jo šī informācija ļoti vērtīga. Arī tad, ja skolēns maina klasi, piemēram, ja, tas ir ļoti vērtīgi, ka šis te plāns iet viņam līdzi, un tālāk ir speciālistiem vieglāk strādāt un saprast, ko darīt. Tāpat tiek norādīti šī nodarbību laiki, kad atbalsta speciālists tiekās ar konkrēto skolēnu. Un tad būtiski informācija, kas nepieciešama gan klases skolotājiem, gan atbalsta komandas speciālistiem. Tātad ir šīs jau nosauktās stiprās puses un jomas, kurās nepieciešams atbalsts. Stiprās puses ir īpaši svarīgas, jo šeit mēs vienmēr varam atrast to, uz ko balstīties, ko izcelt, ar ko motivēt šo bērnu, veidot vai šo komunikāciju vai jebkuras citas prasmes attīstīt. Tāpēc tas ir īpaši svarīgi, un arī šīs stiprās puses, tātad ne tikai klases skolotāji ieraksta, ko ir novērojuši, viņi ņem vērā arī vecāku, tātad teikto, stāstīto, rakstīto, kā arī citi atbalsta speciālisti piedalās šīs objektīvās bildes veidošanā, lai pēc iespējas būtu no dažādām pusēm, un tad arī šis gala rezultāts ir krietni kvalitatīvāks un objektīvāks. Tad ir tāda sadaļa mums individuālajā plānā, kur ir šie nepieciešamie pielāgojumi vai kāda īpaša palīdzība. Ja? Īpašas lietas konkrētas, individualizētas konkrētajam skolēnam, kas viņam ir nepieciešams. Lai varētu, šeit konkrēti par kohleāro implantu vai vizuālo dienas plānu, strukturēto darbu. Un citiem ir arī vides pielāgojumi, piemēram, nodalīta darba vieta, tā var būt, teiksim, mazāk nekāda sensoriešie stimuli, kas traucē, novērš uzmanību, traucē darboties. Un tā tad mācību gada sākumā šie izvirzītie sasniedzamie rezultāti, mērķi tiek īstenot mācību gada laikā, un atgādināšu, ka plāns ir dzīvs, ja, viņš tiek mainīts. Ja. Reizēm var būt, ka šie izvirzītie sasniedzamie rezultāti, mēs viņus mainām, vai viņus pārveidojam, vai viņi tiek savādāk strukturēti, vai tas ir par grūtu izvirzīts. Un tad mēs atkāpjamies atpakaļ, meklējam citu ceļu, un atkal no šī pakāpiena, uz kura skolēns šobrīd atrodas, tur atkal mēģinam atrast, uz kuru pusīt mēs varam tālāk virzīties. Un, protams, visa informācija individuālā plānā, tur datums un cik ilgam laikams sastādīts. Un to, ko jau es teicu, ka plāna saturs tiek papildināts vai mainīts pēc nepieciešamības. Vērtēšana mums notiek, tad es runāju par skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Vērtēšana notiek šajā STAP sistēmā, kur mēs zinām visi, tātad sāc apgūt prasmi, turpina apgūst un padziļināt apgūst prasmi. Un te neliels piemērs, kādi ir audiologopēdi izvirzītie šie te mērķi, ja, konkrēti šī te programma SNAP TD komunikācijas procesā.
Un tad mēs varam redzēt apakšā vēl vienu mērķīti, kas ir audiologopēda, arī šis otrais mērķis, bet tikpat labi tas varētu būt arī skolotāja mērķis izvirzītais šim skolēnam, jo to visu var realizēt klases ietvaros, klases vidē kopā ar citiem klases biedriem. Ar to arī atšķirās visbiežāk šie te izvirzītie sasniedzamie rezultāti, kā audiologopēdam tie ir tādi konkrēti, specializēti, ja, ļoti bieži tātad šiek izmantot šīs speciālās programmas, un tad audiologopēds sadarbojoties ar pedagogu arī apmāca, ja tas ir konkrēti nepieciešams šī programma, bet pedagogs savukārt meklē kaut kādus arī, teiksim, iegaumējot šo virzienu, kurā jādodās, viņš meklē un izmanto šīs klases iespējas, klases vidas iespējas, lai attīsti konkrēto prasmu, kā piemēram šeit izmanto mutvārdu valodu, lai izteiktu vēlmes vai vajadzības. Un tad attiecīgi, cik šīs frāzītes vai kā tas notiek konkrētajā gadījumā. Te vēl kāds piemērs arī par konkrētā skolēna izvērtēšanas rezultātiem. Un tālāk jau kā notiek šīs komunikācijas prasmu attīstīšanas process, ja izmanto šo snaps scēnu programmu. Un arī tieši tāpatās kā pedagogi mēs vērtējam šajos starp līmeņos, arī audiologopēds vai ergoterapeits, kad raksta šo te prasmu izvērtējumu, arī izmanto šo pašu vērtēšanas sistēmu. Te vēl kāds piemērs, kur ir tātad gan izvērtējums, gan ergoterapeita, gan audiologopēda izvērtējums. Un viens no mērķiem ir audiologopēda mērķis, šis veids izvēli izmantojot acu skatu, bet savukārt savstarpējās komunikācijas aktivizēšana ir jau pedagoga mērķis, ko viņš izmanto klases vidē. Tātad klases biedra iepazīšana, atpazīšana, sasveicināšanās, atvadīšanās ar plaukstu pieskaršanos, saskaršanos ar pārējiem klases biedriem. Tas varbūt nedaudz pātru. Un vēl kāds no piemēriem, kur arī ir audiologopēda, tātad šis izvērtējums. Un blakus ir tātad mērķis, izvēlās vēlamo aktivitāti vai spēli un veidot teikumu, izvēlēto attēlu pastiprina ar vārdu, un apakšējā stūrītī ir tātad pedagoga mērķis, ka veicināt šīs komunikācijas kartiņas, izmantošanu skolas ikdienā un spēju paust savas vēlmes. Tātad, ja pirms tam bija šie jautājumi par to, ko reāli ikdienā var darīt un ko mēs visbiežāk varam izmantot, tad tie, protams, ir šie attēli, tikai jāsaprot, vai tās ir fotogrāfijas, vai tie ir simboliskie attēli. Attēlus mēs izmantojam arī vizuālajā dienas plānā, lai bērns saprastu, kas būs vispirms, kas būs pēc tam. Un arī atgriežoties pie jautājuma, kur bija par slimnīcā, ko kā darīt arī, ja teiksim, šai uzgaidāmajā telpā bērnam ar vecākiem būtu iespēja iepazīties ar to, tātad, kas būs vispirms, kad es iešu kabinetā, vai tā ir konkrēta procedūra vai kas. Tātad uz durvīm, ja mēs redzam šo dakteri vai māsiņu vai abus divus, un tātad vispirms būs tas, pēc tam tas un pēc tam tas, ja tas ir attēlu veidā, manuprāt, tas būtu ļoti vērtīgi, tas būtu tāda struktūra un tas radītu bērnā arī šo drošības sajūtu un viņš saprastu, kas viņam ir sagaidāms. Tā tad neliela atkāpīta. Es laikam tā ļoti ātri, varbūt kādi jautājumi. Paldies liels jums par prezentāciju, par ziņojumu. Man tāds jautājums, jūs tur minējāt, jā, arī vēl atbildot uz iepriekšējo jautājumiem par to, ko mēs slimnīcas vidē darām. Un tad arī iepriekšējos komentāros bija par šiem video materiāliem sagatavotiem, teiksim, kas ārsta kabinetā varētu notikt. Pediatra vizīte var būt ļoti daudzpusīga, dažāda apskate, palpācija, auskultācija, protams, visu iekļaut nevar, bet kaut kādus principus, teiksim, jā. Vai tas arī būtu noderīgs, ka, teiksim, pirms tam kādā vietnē apskata šos video materiālus, ja, piemēram, arī
uzlikt uz procedūru kabineta visu šo te, kas varētu notikt procedūru kabinetā, vizuālos materiālos, būtu ļoti sarežģīti. Ja? Apsēdināšana, žņauga uzlikšana, rociņas apstrāde ar spirtu, ādatas iedošana, nereti katrata ieviet, nereti atkārtot manipulācija, analīžu paņemšana. Ja? Nu, tas viss atkal būtu tāds laikietilpīgāks. Un otrs jautājums, vai šeit varētu līdzēt, teiksim, pediatrijas spēļu speciālists, kas pirms tam varbūt kaut kā izspēlē šīs te manipulācijas vai to vizīti pie ārsta, teiksim. Nu. Jā, arī man šķiet nepieminēja tātad šos social stories, ja, kur ir šie video, ja, kur ir konkrēti, es atceros, viens bija tātad apmeklējums pie ārsta, ja, bet, nu, protams, tas būs vispārīgs, tur nebūs varbūt iekļauts šīs te konkrētās situācijas, bet tas noteikti noderētu mājās sagatavojoties un dodoties pirms, tātad dodoties vizītē pie ārsta. Un runājot par to speciālistu, es domāju, ka noteikti šāda izspēlēšana, arī šo sociālo stāstu izspēlēšana, tātad šīs spēles, ka es eju ciemos, nevis ciemos, bet es eju vizītē pie daktara, ja, un tas, ko es varu sagaidīt, tas arī vieglāk palīdzēs bērnam saprast, kas sekos un ko viņam sagaidīt, un pats galvenais uzsvars šiem sociālajiem stāstiem ir tātad šī pozitīvā drošības sajūta, ka es esmu sagatavots, būs tas un tas, bet uz pozitīvās nots, ka tas nebūs nekas briesmīgs, ja, ka tas ir izturams, un pēc tam sekos tas, un tad jau, ka es zinu, ka pēc tam es tikšu mājās, vai tur, nezinu, varbūt arī kaut kāda motivācija, vai kaut kas tam bērnam konkrētiem patīk, tas arī palīdz viņam šo te izturēt kaut kādu posmiņu, kas nav īpaši patīkams droši vien, un tikt līdz galam, ja, ka viņš zina, ka šis gals sekos, un vēl konkrēti zina, pēc kuras darbības, ja, tas notiks. Un par to, ka, teiksim, uz dakteru durvīm, protams, šo visu uzlikt nav reāli, ja uz dakteru durvīm droši vien būtu šie te fotoattēli vienkārši un vārds droši vien vai profesijas tātad nosaukums, bet tāpēc arī mēs, piemēram, skolā veidojam, teiksim, šīs komunikācijas grāmatas vai vizuālos dienas režīmus vai, teiksim, notikumu secību ar šīm velcro lentām, ja, kuras var noņemt un pielikt, un tie ir dažādi attēli, ja, teiksim, varbūt kaut kāds šis rāmis vai schēma, un šie maināmi attēli, ja, un, teiksim, katrai, nu, piemēram, nezinu, kādai medicīniskai procedūrai varbūt, teiksim, pielāgot un var mainīt pēc vajadzības, bet, protams, ka ir nepieciešams laiks, resursi, ja, un cilvēki, kas to sagatavo iepriekš, ja, teiksim, un tad speciālistiem nebūtu vajadzīgs papildus laiks, lai izmantotu konkrētā situācijā šos materiālus, jo viņi būtu maināmi, viņi būtu vieglāk pielāgojami konkrētajiem bērniem, konkrētajiem vajadzībām vai konkrētajai procedūrai. Šis izklausās lieliski, bet kā to nodrošināt, tas ir atkal cits jautājums. Jā, bet, teiksim, būtu tāda tāfelīte vai saliec un ir priekšā šīs schematika. Jā, tieši tā ir magnētiskās tāfelītes, kuras ir izmantot arī, kur var nocēst un ar whiteboard marķerīti uzrakstīt, vai, teiksim, mēs arī to savā mācību procesā izmantojam, ka mēs uzrakstam un klāt tādu mazu vizuālu atbalstu, ja, piemēram, kas vizualizē, nu, piemēram, pastaigu, un klāt tad ir koks un cilvēciņš, kas iet pastaigāties, ja, teiksim, un viņam tas dod, nu, viens varbūt māk lasīt, vienam tikai tas zīmējums, bet tas palīdz. Mums bija arī pacelta rociņa, bija Jelena pacēlus rociņu, bija jautājums. Jā, tas bija komentārs no maniem, un es gribēju jūs varbūt pārvirzīt uz materiālus, ko, manuprāt, DKU sagatavoja sadarbībā ar Autismu apvienību autisms bērniem, ko sauc kā sagatavot bērnu slimnīcai. Un šajā sadaļā ir gan video, gan slaidu materiāli. Un tur arī ir rekomendācijas par to, kādā veidā ar to sadarboties. Nevis sadarboties, bet kādā veidā izgatavot šādus materiālus. Es domāju, tas varētu būt ļoti tā iedvesmojoši, un ja jūs domājat, ko es varu sagatavot savam kabinetam un kas ir noderīgi, tas ir, manuprāt, ļoti veiksmīgs materiāls sagatavots kopā ar speciālistiem, kas strādā Latvijas Autismu apvienībā, un Bērnu Kliniskā universitātes slimnīca arī piedalījās tajā. Paldies, varbūt jūs arī varat ielikt saiti, vai kā šī vietne precīzi saucās čatiņā, lai arī var apstīties un tad arī var iepazīties
jo vairāk noderīgu lietu, tāpēc arī šis seminārs ir domāts tiešām, lai mēs maksimāli dalītos ar visu, ko mēs zinām šajā jomā. Es, piemēram, zinu ļoti maz, un lai tās zināšanas mēs visi kopīgi arī paplašinātu. Vai vēl būtu kādi jautājumi Inai Gruzdiņai, speciālam pedagogam? Ja jautājumu šobrīd vismaz nav, tad es domāju, ka mēs varam iet tālāk, mēs virzamies nedaudz ātrāk.